tētis sākumā jūtās tā kā, ne tā, ka nevajadzīgs, bet tā bišķiņ tā kā malā, ja? Un tikai, kad tas otrs arī uzrodas, un tad tev tas pirmais ir jāsāk vairāk ievatīt, tad tas otrs tagad. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Darba dienās pēc 3. Esiet sveicināti ģimenes studijā, un mēs turpinām pagājušajā otrdienā iesākto. Mēs ceļojam ar bērniem. Un ja pagājušajā reizē mēs lūkojāmies pār robežām pacelt galvu, tad šoreiz paliksim mājās, jo tepat ir patiešām tik daudz ko redzēt, tik daudz ko piedzīvot, un to mums šodien noteikti apstiprinās mūsu šodienas ciemiņi. Pieredzējušo ceļotāju ģimeni šodien pārstāv Janta un Lauma Mežas. Labdien! Labdien! Jūs neesat pieredzējuši, jūs man metat ar roku. Jūs esat tikai tāds gods. jūs esat tikai daļa no ģimenes. Cik liela kupla ir pavisam kopā jūsu ģimene? Mēs kopā esam 7 cilvēki. 7 ceļotāji. Un 5 bērni. Un visi ceļotāji. Protams. Un vēl šeit studijā to apstiprinās, ka Latvijā ir ko redzēt. Vidzemes Olimpiskā centra pārstāvis, sporta rehabilitācijas centra vadītāja Ilūta Urbanoviča. Labdien! Labdien! Un Jolanta Dukure, kas ir Vidzemes Olimpiskā centra sporta dzīves organizātore. Labdien! Labdien! Un es arī atgādinu jums, klausītāji, ka jūs joprojām esat laipni aicināti iesaistīties mūsu šīs rubrikas tapšanā. Ja vien jūs jau kad dzīvē esat ar bērniem ceļojumos devušies, tad neturiet sveci zem pūras, sūtiet savas vēstules mums dalāties, un iespējams jau nākamreiz mēs šeit ģimenes studijā tiksimies tieši ar jums, jo jūsu ģimeņu pieredze, padomi var iedvesmot ceļojumiem tos, kuri līdz šim ir domājuši, ka ceļošana ar bērniem un vienalga, vai pa Latviju vai ārpus Latvijas nav domāts mums, tas ir domāts kādai citai ģimenei. @latvijasradio.lv ir mūsu e-pasta adrese, kur mēs gaidām jūsu pieredzes stāstus, lai mēs varētu kopīgi veidot šo raidījumu. Bet šodienas ciemiņiem pirmais jautājums, cik jūs esat pieredzējuši ceļotāji? Droši vien ar Mežu ģimenes pārstāvi ir jāsāk, kā vispār ir aizsākusies tā jūsu ģimenes ceļošana un ceļošana šeit pa Latviju? Jā, es domāju, ka tik ilgi, kamēr pastāv mūsu ģimene, jau 24 gadi, visus šos gadus mēs esam čakli ceļojuši, un tad sākumā mēs bijām 2, pēc tam vairāk, un tagad veseli 7. Nebija vienā brīdī, kad likās, tagad mūsu ir tik daudz, varbūt, ka tomēr, tā ceļošana ir jāpiebremzē, vai visu laiku vienmērīgā intensitātē esat ceļojuši, vai tomēr ir bijuši tādi uzplūdi un atplūdi? Ir tā, ka mēs esam ģimene, kuri aizrāvusies tradicionālo latviešu kultūru, un bieži vien mēs tos savus ceļojumus iekārtojam arī vajadzību, apmeklēt kādu festivālu vai dziedāšanu vai pie kādiem draugiem, kuri rīko, mājas balles. Un es domāju, ka nē, tā līdz ar to, ka mums ir vairāk ģimenes locekļi, nekādā ziņā nezūd ceļošanas prieks. Vienīgais varbūt tas ir tas svarīgākais, ka grūtāk ir sataisīties, nav tā, ka apmēram paņem roksomiņu, iemet mašīnā un brauc, bet tur ir pekelītes, guļamlietas, ratiņi, laiviņa un tā tālāk, jā. Tas ir tā garāk, bet savādāk viss ir ļoti labi. Bet es tā noprotu, ka jūsu ģimene par ceļojumu uzskata arī, braucienu, kas citiem varbūt ir, brauciens tur tiešām ciemos pie kādiem draugiem, tas arī jau jūsu ģimenei ir ceļojums. Tā iemesla dēļ, ka jūs nevis vienkārši iesēžaties mašīnā, vienkārši braucat acis aiz vēruši, bet iespējams kaut kur piestājat, kaut ko apskatāt pa ceļam. Jā, un ļoti interesanti, mums varbūt tās ir tādas iemīļotās taciņas pa Latviju, Kuldīgas virziens, Liepājas virziens, tad Madonas virziens, Latgalē vairāki punkti, bet ja iznāk braukt pa kaut kādu citu taciņu, tad noteikti mēs uzmetam tādus mazus līkumiņus un apskatāmies, kas tur apkārt ir. Pirms tam kartē arī pētat, gatavojaties? Jā, vai kartē, vai arī, kādi pazīstamie cilvēki iesaka, kur interesanti bērniem pabūt un tā. Un savukārt Vidzemes Olimpiskā centra pārstāvis Ilūta un Jolanta, jūs pašas abas divas esat arī tādas Latvijas mīļotājs, vai kā dzīvojat pa Valmieras pusi, tā nemaz līdz Kuldīgai neesat aizbraukušas? Mēs noteikti arī braucam arī šeit par Latviju un skatāmies, kas ir tas, ko mēs varam šeit apskatīt, jo kā jau mēs runājām pirms tam, kad šeit ir ļoti, ļoti daudz skaistas vietas, ko apskatīt, un tie cilvēki, kas atbrauc pie mums, saka, kad, cik labi, kad ir šīs vietas, un Latvijā viņas ir ļoti, ļoti daudz.
Jā, savukārt, man tā iepriekšējo gadu pieredze ir bijusi vairāk tā kā ar aktīvāku ceļošanu, vairāk varbūt saistīta ar sportiskām aktivitātēm un sporta pusi, tā kā, esmu diezgan daudz ceļojis apkārt Eiropā, arī mazliet tālāk Āzija, Austrālija, bet, patreiz tas dzīvesveids ir saistīts tiešām ar būšanu Valmierā, kā minēju, un taisnī darbs pie sajūtu parka un, teiksim, šīs te vietas radīšana, kur tad varētu arī cilvēki braukt pie mums un tā kā, gūst šīs pozitīvās emocijas. Jolanta, jūs esat izbijusi olimpiete. Vai joprojām esat olimpiete? Olimpietis ir un paliek, tas ir mūžīgs. Tas nav bijis, vai tu var būt nākamais potenciālais, jā, bet, olimpietis, ja tu esi startējis olimpiskās spēlēs, protams, ka tu esi tas olimpietis, tās arī paliec. Tas nozīmē, ka tie ārpus Latvijas ceļojumi vairāk bija saistīti tiešām ar sportistas gaitām. Tieši tā, bet tas jau nenozīmē, ka tu arī neredz no tām citu valstu kultūrām viņu to specifiku un arī, teiksim, arī tos pašus pasaules mērogu pieminekļus, teiksim, tā kā kolizējs vai tādas lietas, tā kā, tas jau nepaliek nepamanīts, bet, tajā pašā laikā atgriežamies pie Latvijas, tad, Latvija tiešām ir, man liekas, tāda burvīga zeme, un tāpēc arī tik daudz turistu brauc pie mums, un tas iet arvien plašumā šī te. Un tā labā ziņa laikam ir tāda, ka ne tikai turisti brauc pie mums, bet mēs arī paši apceļojam mūsu dzimteni, nevis mēģinām skatīties, kas kaut kur citur ir foršāks nekā pie mums šeit Latvijā. Klausītāji, jūs noteikti arī varat iesaistīties sarunā 6722 559 un 6722 888, tāpat varat rakstīt ziņu Latvijas Radio 1 mājaslapā, adresējot šo savu ziņu raidījumam ģimenes studiju. Un ir tā, ka Labklājības ministrija ir vētījusi bērniem un ģimenēm vēlīgos galamērķus, un šobrīd mūsu sarunā iesaistās gan pa tālruni Labklājības ministrijas pārstāve Kristīne Venta Kitela. Labdien, Kristīne! Labdien! Labklājības ministrija, izvēlas un atrod un nosaka, kuri tad ir tie bērniem un ģimenēm labvēlīgākie galamērķi ceļošanai šeit Latvijā. Kādi ir tie kritēriji, pēc kuriem jūs vispār izvēlaties? Kuri būs tie, kuriem mēs teiksim, jā, šie ir labvēlīgi, turp vajag braukt ģimenēm ar bērniem? Gribējām mazliet tā kā noprecizēt, nav tā, kā ministrija izvēlās. Mēs sadarbībā ar ģimenēm. Patiesībā ģimenes ir tās, kas balsojot, norādot konkrētās atpūtas vietas, tad arī pasaka, kuras tad ir šīs ģimenēm draudzīgās atpūtas vietas. Un ievietojot anketu, mēs lūdzām, kad aizpildot šo, lūdzām pievērst uzmanību kritērijiem, kas mūsuprāt liecina par to, ka tā atpūtas vieta ir draudzīga, un proti tie ir tai vietai jābūt tādai, kad ir pasākumi dažāda vecuma bērniem, kā jau ģimenīte minēja, kad viņi ir liela ģimene un tur acīm redzot ir dažāda vecuma bērni, un lai būtu arī tiem dažāda vecuma bērniem interesanti piedalīties kādā no tiem pasākumiem. Tāpat ļoti būtiski ir tas, lai tā atpūtas vieta būtu pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, ļoti būtiski pieņemsim, lai peldvieta būtu pieejama, lai tur arī būtu tāda infrastruktūra, kur, pieņemsim, arī var pārģērbties, un arī šādi cilvēki, kuriem ir funkcionāli traucējumi, tāpat ir būtiski, mūsuprāt, šādā vietā jābūt gaisam bez tabakas dūmiem, būtu vēlams, tas laipna un bērniem draudzīga apkalpošana, saprātīga cenu politika, kas paredzēta, pieņemsim, atvieglojumi bērniem un ģimenēm. Tādi bija tie kritēriji, kuriem mēs tā kā lūdzām vērst uzmanību. Un cik daudz un dažādu vietu tad nonāca jūsu redzeslokā? Tās vietas bija daudz un dažādas, tas tiesa. Visvairāk tā kā balsoja par Tērvetes dabas parku, kas arī pagājušajā gadā tika atzīts par visdraudzīgāko, tad tam sekoja Rīgas zoodārs, Ventspils bērnu pilsētiņa. Tie bija tie 3, par kuriem iedzīvotāji visvairāk bija nobalsojuši. Un aptauja atklāja, ka par ģimenēm un ar bērniem draudzīgām vietām lielākoties tiek uzskatītas tās vietas, kur var pavadīt tā kā brīvā dabā. Tie ir atpūtas kompleksi, viesumājas,
zemnieku saimniecības. Un interesanti arī tas, ka augsti vērtēt arī muzeji, kuros var uzturēties tā kā svaigā gaisā. Un tas viens no tiem tika minēts Minhauzena muzejs, Aglons Maizes muzejs, etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Un vēl bija norādīts arī vairākas Latvijas pilsētas, vienkārši kā pilsētnieks konkrēti kāds atpūtas parks vai viesu māja. Un visbiežāk tā bija Sigulda minēta. Tad tāpat kā iepriekšējos gadus tā bija arī Salaspils, Ventspils, Kuldīga, Jūrmala. Un šogad parādījās arī tādas pilsētas kā Jelgava, Talsi, Mērsaks un Kandava. Kuru gadu pēc kārtas jau ministrija nāk ar šādu iniciatīvu palīgā gan uzņēmējiem, gan arī ģimenēm, kuras grib ceļot? Pagājušajā gadā mēs tā kā pēc 3 gadu pārtraukumā atkal veicām šo aptauju, kad sanāk. Šogad mēs tā kā pagājušajā gadā veicām, un tad šogad atkal. Un sakiet, kā uzņēmēji vērtē šādu labklājības ministrijas aktivitāti, vai vispār viņi nojauš un zina, ka viņi tiek vērtēti un ka par viņiem kāds balso, un vai tas viņus motivē? Pateikt, pat nav bijuši nekādi, nav nekādas ziņas dotas. Mēs arī par šo tā kā domājām, un nē. Un tas, ka, piemēram, Tērvetes dabas parks ir jau 2. gadu pēc kārtas 1. vietā, tas nozīmē, ka tā latiņa tiek noturēta, ka tie, kuri sāk to darbu darīt, viņi to dara un, nenolaiž rokas. Attiecībā uz Tērvetes dabas parku, tur, kur komentāri bija, tur bija arī norādīts, ka tiek atjaunots un kaut kas papildināts un ka tas tā kā saista. Jā, ka tas tiešām, kā jūs sakat, to latiņu tur un kaut ko jaunu vienmēr piedāvā. Un jūs kā ministrija raugoties vispār uz Latviju kopumā, vai mūsu valsts ir draudzīga ceļotājiem ar maziem bērniem? Tas, ko mums gribētos par bērniem un viņu vecākiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi, kad arī vairāk par šo mērķu grupu domātu. Mēs saprotam, ka tas ir papildus finansējums, bet šis ir tas jautājums, bet tā kopumā, skatoties uz tiem aptaujas datiem, varam secināt, kad nav jādodās mūsu dārgos ārzem ceļojumos, jo tepat Latvijā ir daudz skaistas lietas, vietas, kur ģimene bērniem var tā kā lieliski atpūsties. Paldies, liels, es saku par sarunu, un mēs sarunājāmies ar Labklājības ministrijas pārstāvu Kristīnu Ventu Kiteli. Tātad izrādās, mums ir arī šeit klāt cilvēki, kuri ir iekļuvuši šajā, ģimenēju ar bērniem labvēlīgo apskates objektu topā, un es saprotu, ka jūs paši nemaz tā īsti to nezināt, ka kāds jūs vērtē, ka kāds par jums balso, bet patīkami jau vienalga. Protams. Kas vispār ir šis Gaujas stāvo krastu sajūtu parks? Tā pareizi pilnais garais nosaukums laikam Valmierā, tieši Valmierā. Jā, pilsētā. Tas, tā ideja radās. Kā? Cik sen jūs pastāvat? Gaujas stāvo krastu sajūtu parkam nav nemaz gads. Tā kā sajūtu parks ar šo te sajūtu taku savus durvis vēra pagājušā gada jūlijā. Tā kā, šajā gadā svinēsim gadu jubileju. Kad tieši jābrauc ar tām kūkām? Jā, 8. jūlijā visi laipni gaidīt ciemos, protams, ar basām kājām. Un kūkām. Un kūkām arī. Bet tā ideja, no kurienes jums nāk, un es zinu, ka Kurzemes pusē, Kurzemes pusē ir Baskāja taka. Jā, braucām arī pie jums ciemos. Šodien taisnīgi par šo runājām, tā kā šeit ir stāsts par to, ka šāda veida takas ir ne tikai Latvijā, bet arī ir Eiropā un citās vietās pasaulē. Bet stāsts ir par to, ka, ja, piemēram, tukumpiens veido dažādas pienproduktus, tad Arī Valmieras piens var veidot dažādas pienproduktus, un tas jau neizslēdz viens otru. Tā kā stāsts par to, ka labas lietas ir jādara, un jo vairāk viņas ir, jo labāk. Lai pieejamāk būtu. Protams. Tieši tā, un tā kā priecājamies gan par taku, kas ir citā Latvijas teritorijā, tāpat arī esam priecīgi, ka veidojam savu taku, tā kā, stāsts par to, ka, lai tādas vietas ir vairāk. Kādas ir tās sajūtas, kuras pie jums gūst cilvēki?
Žēl, ka meža ģimene vēl nav bijusi, bet viņiem ir lieliski iespējas aizbraukt. Es gribēju pateikt to, ka šiem te turistiem, kas pie mums brauc un kas brauc arī uz šo otru taku, ja, viņus jau rodās azarts, viņi ir bijuši vienā vietā, viņi grib braukt tālāk arī uz otru vietu, ja, un tas jau tikai, mūs iepriecina, ja, kad šīs vietas ir vairāk un kad šie cilvēki paliek Latvijā, viņi arī apceļo šo Latviju, un viņiem tas patīk, un šis te, kad ir šīs vairākas vietas, tāpēc ļoti labi, kad šāds takas arī Latvijā ar vien vairāk un vairāk sāk parādīties. Jūs jūtat to atgrieznisko saiti no tiem cilvēkiem, kur ir bijuši pie jums? Ko viņi saka? Kādas ir tās viņu sajūtas, kuras viņi ir piedzīvojuši? Jā, tad atbraucot pie mums, cilvēki ierodās, ģimeni ierodās, vienalga kolektīvs, darba kolektīvs, skolnieki. Tad pirmais ir tas, ka viņam jāvelk šīs basās kājas. Tad, tā kā, ja mēs ikdienā staigājam apavos, tad pēdi ir tādā salīdzinoši komforta stāvoklī, tur mums nekas nedurās, nekas neskarās, tā pēdā klāt. Tad pirmais, ka viņi novelk tos apavus, tad ir tāds pirmie 10 metri, kas jāveic ar basām kājām. Protams, viss tā ir jāveic ar basām kājām, bet tie pirmie 10 metri ir veidot no dažādiem posmiem. Un katrs posms ir veidots no dažādiem dabas materiāliem. Tā kā, teiksim, ir čiekuri, kas tā kā raisa tādas izteiktas sajūtas pēdām. Tad ir valmiešu stikla šķiedras lodītes. Tā kā tad ir skujpaklājs, tāpat mulča. Keramzīti. Tā kā, šie te pirmie posmiņi ir tie, kas tā kā ierod uzreiz to kontrastu. Pēdai, pārbaudījums tieši pēdai. Tā. Tas ir tas kontrasts, noliekot baso pēdu jau teiksim, Cik garš ir tas gājums ar basām kājām? Pati taka ir 2,7 kilometri. Tad, kā es minēju, sākumā ir šie te pēdas masāžas elementi, bet ejot tā kā uz priekšu, ir dažādi līdzsvaru elementi, dažādas līdzsvaru konstrukcijas, tā kā, ļoti pluss ir tas, par ko esam tā kā neapzināti varbūt domājuši, bet tā tas ir sanācis, kad līdzsvaru konstrukcijas ir pieejams visiem vecumu cilvēkiem, gan, teiksim, pats mazākais bērns var iziet kopā ar vecākiem, kā arī vecāku gadgājumu cilvēku ar brīvi veikt šīs te konstrukcijas, pārvietoties pa viņiem, un nav nepieciešams speciāls inventārs varbūt, lai tā kā iziet šo te taku. Tā kā tas tāds pluss, un to mēs tā kā jūtam arī to atgriezenisko saiti, kad pie mums atbrauc arī šajā gadā ģimenes, kas bija pagājušā gadā, jo par to, tieši tāpēc, kad liekam visu laiku kaut ko klāt, kaut ko atjaunojam, šajā gadā esam uzlikuši arī vairāk līdzsvaru konstrukcijas papildus tām, kas jau bija iepriekšējā gadā, tā kā, tas nozīmē, ka tā latiņa ir jātur, neraugoties uz to, ka varbūt, vienalga, vai tur labklājības ministrija izliks, vai aicinās par jums balsot un vērtēt, vai nē. Piepriekš mums tāds pārsteigums. Paldies, protams, mēs to nezinājām. Radio bija tas, kurš mums informēja par to, ka mēs esam šajā... Cilvēks nedomā par konkursiem, balvām. Cilvēks domā, lai viņi braukt, un viņiem arī braukt atkārtot. Bet tā ir, ka, ievelk tā viena vieta ir apskatīta, tad, kāds pasaka, kaut kas ir vēl jāapskata. Kā jūs, viens ir tad, kad jūs dodaties kaut kādā konkrētā galamērķī, bet kā jūs atrodat to galamērķi, kā jūs izdomājat, kurp jūs brauksiet, cik ļoti jūs ieklausāties tajā, ko, piemēram, bērni saka, bērniem ir balstiesības, Lauma? Jā, laikam. Ir jau ir. Bet kā jūs izvēlaties, kurp mēs dosimies? Visbiežāk mums ir tā, ka tiešām ir kaut kādas varbūt pieaugušo vajadzības, kaut vai tās pašas uzstāšanās vai kas saistībā ar muziku. Bet, piemēram, vienreiz bija ļoti interesanti, man bija jāuzstājās ar priekšlasījumu par ārstniecības augiem Zvārtas iezī. Un es biju toreiz ar pēdējo bērniņu gaidībās liela un smaga, bet piedalīties ar runāšanu varēja, bet pārējai ģimenei bija garlaicīgi tur stāvēt un klausīties. Viņi jau daudz ko ir dzirdējuši, ko es stāstu. Un tad viņi izdomāja, tur taču ir upīte, vajag paņemt līdz laiviņu un braukt par to upīti. Un tā arī viņi izdarīja. Un kamēr es runāju, tikmēr viņi brauca ar laivu. Un kā tur gadījās, kā man liekas, tad daļu bija arī jānes tā laiva, jo tā upe bija tik sekla. Tur nevarēja pabraukt, bet katrā ziņā tad, kad es biju norunājis savu laiku un aizbraucu viņiem pakaļ, viņi visi bija tik laimīgi noskrāpētiem ceļiem, un kas tur lācīts bija iekritis ūdenī vai kas? Jā. Laum, tu atceries šo pārgājienu, ceļojumu, laivu braucienu, pat nevar saprast, kā to nosaukt. Jā, dažās vietās tur bija ūdenskritumi, un tad tur, diezgan grūti bija airēt, bet, bija diezgan jauki, bija labs skats. Cik liela kompānija tad jūs toreiz braucāt? Kas jūs bijāt? Es, mans brālis Jānis un tētis.
trietā, tāda trijotne jūs bijāt. Nu, bet laiva bija pilna. Ar jums trijiem bija pilna laiva, bet jūs, es jau pirms tam prasīju, jūs taču neapstājaties arī, tad, kad mazākie bērni, kādi pavisam mazi, vēl zīdainīši, arī tad jūs braucat? Ar laivu laikam tomēr. Nē, es nedomāju ar laivu, bet vispār pa Latviju. Jā. Galvenais ir, ka piemēram, arī es klausījos par to šķēršļu taku, un man uzreiz tas jautājums, vai tur var mamma līdz ar ratiņiem izbraukt. Ir tā vieta vai kā? Nav grūti. Ir posmi, kur var un ir atkal, kur, bet mēs skatāmies, ka māmiņas brauc un ņem tos ratiņus līdzi. Nav tā, ka viņa viena ir, viņi vienmēr kopā ar kādu un tie vecāki, izvēlās šo veidu, kā tomēr doties, vai viņi iziet varbūt pustaku, kas ir vienkāršāk izejama, vai atkal ņem bērniņu uz rociņiem, ļoti daudz tagad slingā iesien un atstāja ratiņus, rehabilitācijas centrā, jo to visu var pieskatīt un cenšamies, pēc iespējas vairāk izdarīt tā, lai tā ģimene var visi aiziet tā. Vienīgais es esmu izgājusi taku ar slingā iesietu bērnu, un tad pustakā bija kājas, likās, viss vairs nevar turēt, jo tas svars ir, taču nāk vairāk nekā tikai tu viens pats, tāpēc es iesaku māmām teikt, iedot slingā iesiet mazo, lai tētis nes, lai viņa pēdām ir vairāk ko pastrādāt. Bet viens, ko minēja Labklājības ministrija, ir šī cenu politika. Jūsu ģimenei, cik svarīgi ir šī cenu politika, lai jūs 7 cilvēku sastāvā neatdot visu mēneša algu par vienu nedēļas nogals ceļošanu Latvijā. Jā, tas ir tiešām ļoti būtisks faktors. Un iepriekšējā nogalē bija Brīvības muzejā gada tirgus, un viņi tik jauku dāvanu bija sagādājuši, jo šoreiz, man liekas, pirmais gads ir, kad ģimenes biļete ir nevis kā citus gadus 2 pieaugušie plus 2 bērni, bet šoreiz bija 2 pieaugušie un 4 bērni. Tā kā tas bija tiešām ļoti jauki, jo to mazo tā kā varēja nerēķināt, un mēs visi varējām tikt iekšā. Bet kā jūs vispār lūkojaties uz to, ka mūsu valstī lielākoties ģimenes biļete ir, 2 pieaugušie, 2 bērni? Diskriminācija, es uzskatu. Jā, jo ir tā, piemēram, ir muzeji Latvijā, kuri tikai tāpēc vien, ka ir daudz bērnu ģimeni, laiž pa brīvu. Dabas muzejs, piemēram. bet teiksim, tā pašā zooloģiskā dārzā, kas arī liekas, katru gadu taču vajag apmeklēt zooloģisko dārzu tradīcija, vai ne? Tur tā nav, un tur diezgan dārgi iznāk kopumā ģimenei samaksāt. Līdz ar to es ļoti gribētu, lai visur būtu. Vai varbūt, ka mēs varam ierosināt, varbūt, ka, es pilnīgi iespējams, ka tāda muzejs varētu bankrotēt, ja visi daudz bērnu ģimenes būtu par brīvu, bet būtu kaut kāds, tagad man iešāvas prātā tā doma, ka būtu kaut kādi, konkrētas dienas vai laiki vai datumi, tad arī jūs noteikti ieplānot un dotos noteikti tajā datumā, nevis kādā citā. Tas varētu būt viena no izējām. Jums ir ģimenes biļete? Nē, mums nav. Ģimenes biļeti mums nav, bet mums ir apstākļus, kad bērni līdz skolas vecumam ir bez maksas. Un tā kā pats tāks apmeklējums ir tīri simboliski, un tie ir 2 eiro, tā kā es domāju, mūsdienās priekš tām sajūtām, priekš šīm emocijām, ko cilvēks var iegūt apmeklējot mūsu sajūtu. Tas ir tīri simboliski, un to tā kā tas nebūtu tas, kas ierobežo cilvēku, un kāpēc varbūt, ka viņš nebraukt, vai pa dārgi liekas, vai kā. Jā, bet tā ir draudzīgām vietām tie, kas balsoja. Tie balsotāji lielākoties tomēr uzskatīja, ka tās ir vietas, kur var pavadīt laiku brīvā dabā. Jūsu ģimene izvēloties to gala mērķi. Arī skatās, vai būs iespēja izkustēties, lai tas būtu arī svaigā gaisā. Jā, noteikti. Tas ir ļoti svarīgi, jo mums ir tāda vecuma bērni, kuriem vajag to liekās enerģijas nodzīšana, uz tādiem pusaudzīšiem tas vairāk attiecās vai sākumskolas bērniem. Viņiem ir tā, ka sevišķi, ja ir gars brauciens bijis mašīnā, tad izkāp ārā, viņš pilnīgi jau trīc no tā, ka grib kaut ko izskrieties, kokā uzkāpt un tad ir ideāli, ka ir tāda vieta, kur to var darīt, Un kā jūs atbraucot mājās, kā jūs zināt, vai jau tur uz vietas esot, kas ir tas, pēc kā jūs redzat, ka jūsu bērniem šīs brauciens ir paticis, un Laumja uzreiz apdomā, kurš tev ir tāds spilgtākais atmiņā palikušais kopīgais ģimenes ceļojums. Bet jūs redzat, tas, ka viņi ir laimīgi, acis spīd.
Jā, ja vēl dabūna vēl komplektā saldējumu, tad pēd saldējumu un mašīnā visi guļ. Tāda ir bijis brīnišķīgs ceļojums, visi piekusuši un mierīgi. Un nestrīdās arī. Lauma, tev ir atmiņā, labi, šis viens laiva brauciens, vai ir vēl kādi ceļojumi, kas tev ir palikuši? Man patīk viens ceļojums, kurā es ar tēti braucu uz Ameriku, bet tur mēs bijām tikai 2. Bet pa Latviju? Pa Latviju. Mēs braucam sēņot ļoti bieži, un es atceros, ka mēs pēdējo reizi, ka mammai bija vēl liels vēders, tad mēs bijām sēņot, mēs jūrā aizbraucām, un tur kūku sēdām. Tūlīt uzklausīsim kādu zvanītāju. Labdien! Labdien! Labdien, mēs jūs klausāmies. Paldies! Gribēju pateikt par ceļojumiem Latvijā. Esam ģimene ar 3 bērniem. Gan jāsaka, manējie ir lieli. 2, tātad, ka tie vairs nav 18 gadi, pat pāri jau ir. Bet bija laiks, kad arī viņi bija mazāki, un mēs arī daudz ceļojām. Un gribu teikt, tomēr Latvijā tas ir ļoti dārgs prieks. Un mēs esam izceļoši un noteikti dzimtā zeme jāapskata, bet es domāju, salīdzinājums ar to aizbraukt ārzemēm ir dažreiz lētāk. Latvijā ļoti, ļoti dārgi. Ir gan ieejas biļetes dārgas, gan degviela, ar kuru braukt, vai sabiedriskais transports. Ja tu brauc 5 cilvēki, noteikti nebūs izdevīgāks pa savu mašīnu. Un viesunams, ja kādreiz tu gribēsi viesunamā palikt, vai telts vieta, paēšana kafēnīcā, jo nevienmēr un visu tu vari paņemt līdzi. Ģimenes biļete, kas man vienmēr pat ir, tā varētu teikt, aizvainojusi, ja ģimene ir tēvs, mamma un 2 bērni, vai tad, ja ir 3 bērni, tā vairs nav ģimene. Tādas lietiņas tomēr ir nesakārtotas. Var jau būt, ka tas biznes ir tik ļoti dārgs un ir tik ļoti grūti uzturēt visus tos viesnamus un muzejus un tā, tā kā nav viennozīmīgi. Es domāju, ka pa Latviju ceļot ir ļoti dārgi. Bet jums ir kādas vietas, kuras, varbūt jūs sakāt, ka ir dārgi, un tomēr jums ir palikušas atmiņā kā brīnišķīgas, un iespējams tas, ko jūs samaksājāt, arī atsver tās sajūtas, kuras jūs guvāt. Protams, ja nebūtu tā, ka tas atsvērtu, mēs to nedarītu. Piemēram, mēs vēl tagad katru vasaru braucam ar laivām, un tas arī ir ceļojums, un braucam no gada vecuma bērniem. Ar mazākiem gan neesam braukuši, bet kā bērniņam gads, tā viņš laivā ir iekšā, un mēs braucam. Kuras upes ir jūsējās? Visas tās, kur, Latvijā ir ļoti maz braucam upi, tā ir noteikti Salace, tā ir noteikti Gauja. Nav jau tās braucamās upes daudz tādas, kur vasarā tu var ar bērniem aizbraukt 3 dienām un gulēt teltī un vārīt ēst, un protams, ka atmiņā paliek tieši tās reizes, kad kaut kas ir nojūts, kad ir bijis ļoti stipras lietus vai negājis, tādas visādas, vai kāds atgadījums uz ūdens, protams, ar pozitīvām izskaņām, jā. Tas paliek atmiņā un atbrauc no tāda ceļojuma, vienmēr domā, ak, Dievs, kā mēs esam piekusuši. Bet katru gadu mēs braucam, jo laikam atpūšās tikai bērni. Tā pa īstam atpūšās, jo vienmēr ir atbildība kaut kāda un vispāries, bet kaut kas jau ir tanī visā, kas piesaista. Mēs braucam vēl šogad un brauksim. Tā kā kaut arī bērni ir lieli un tagad lielāki bērni ņem savus draugus līdzi, kas nekad nav braukuši. Un tā kā tā kopības sajūta ir vajadzīga. Paldies jums par zvanu un paldies par to, ka jūs iesaistat tos bērnu draugus. Tas nozīmē, ka tā ceļošana un laivošana tā nebeigsies, tā turpināsies, un viņi atkal ar saviem bērniem brauks. Paldies jums liels. Mēs sarunu turpināsim arī raidījumu 2. daļā, un ja jums ir līdzīgs pieredzes stāsts, kā tikko dzirdētais, jūs droši drīkstat zvanīt, un jūs varat arī mums rakstīt ģimenes studijā Latvijas Radio 1 mājaslapā, un arī Twitterī jūs drīkstat un varat rakstīt ar ģimenes studiju, bet tagad klausāmies mūziku un tad atgriežamies studijā. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Turpinām šīs dienas sarunu ģimenes studijā, un ceļotāja ģimene pārstāv joprojām Janta un Lauma Mežas, un Vidzemes Olimpisko centra pārstāv Ilu Turbanoviča un Jolanta Dukure. Un pirms mēs klausījāmies mūziku, mums bija zvans, kur zvanītāja, pieskārās šai cenu politikai un sacīja, ka ir Latvijā ceļot dārgi, un tad, kad viņu vairāk kārt to uzsvēra, ka tas ir tiešām ļoti dārgi, tad es redzēju, ka Janta purināja galvu, un es domāju, ka mēs tagad varētu tomēr, nepavisam to sajūtu, mēs nevaram kliedēt, bet tā kā atspēkot nedaudz to sajūtu, ka viss ir ļoti dārgs, mēs varam, jūs ar savu pieredzi, ja jūs 7 cilvēku sastāvā ceļojat, tad tas nozīmē, ka, jūs varat atrast, uz ko tad var ietaupīt, kā var to plānot, to ceļojumu, lai nebūtu, tiešām viens
Eiropas ceļojumu izmaksas jāatstāj. Nu, droši vien tiešām tas atslēgas vārds ir plānošana vai jau priekšlaicīga organizēšana. Tas nozīmē paredzēt, ko ēdīs, ar ko brauks, nu, piemēram, vai laivu īrēs, vai ņem līdzi, tad kur gulēt, vai nu teltī, vai maksāt viesunamam un tā. Un ja šos te visas tās pozīcijas jau iepriekš paredz, nu, vienreiz dzīvē jau var arī tā pa dārgo, jā. Varbūt pat divreiz var. Jā, kāpēc ne? Bet tad tas lielā izšķiršanās, vai tu tiešām vienreiz dzīvē tā pa dārgo, un tad nemaz, vai tomēr bieži, bet atkal budžetējot, jā. Un tās mūsu pozīcijas ir tieši tā, ka mēs visai bieži guļam teltī, tad mums ir pašiem sava laivu vedam līdz, ar ēdienu arī piedomājam jau laicīgi, lai viss būtu. Un kā meitiņa ieteicās, jā, mamma, jūs jau vienmēr, kad mēs aizjām kaut kur kafejnīcā ēst, jūs vienmēr sakat, nepērciet to dzeramo mēs nopirksim veikalā, jā. Kaut vai šādu pavisam elementālu lietu, ja katram nopērk ēdnīcā vai kafejnīcā dzērienu, tad kopā jau tās 7 porcijas iznāk diezgan daudz, jā. Bet, ja nopērk 1,5 litru ūdens pudeli vai kā, tas iznāk daudz lētāk. Jā, Lauma, ļoti viedi tu to pateici, ka uz to var ietaupīt, proti uz dzērieniem var ietaupīt un diezgan krietni ietaupīt. Nu, jūs sacījāt pēdējās pavasarī, jūs arī devāties ceļojumā, dodaties arī ziemā ceļojot, vai jūs esat tikai tie vasaras ceļotāji? Nu, dabā došanās, nu, sevišķi tā ar gulēšanu, jo, protams, iznāk tikai vasarā. Ziemā mēs esam pāris reizes aizbraukuši pie draugiem uz viņu mājām, laukos. Nu, tā paretam tādus mazākus līkumiņus izmetam. Un savukārt par to ēšanu runājot, es tomēr gribētu, vai jūs varētu atklāt, nu, kas ir tas, ko jūs ņemat līdzi? Nu, it sevišķi es iedomājos tagad vasaras laikā, vasaras periodā, kas ir tas, ko var ņemt, ko jūs ņemat, ko jūs iesakāt, kas ir varbūt jūsu atklājums? Nu, ļoti labi un sātīgi tādas elementāras siermaizītes sataisīt. Nu, maizīt un tad sieru un ieliek cepiškrāsnī, to visu apcepi, un tad līdz ar to visu dienu vismaz droši var turēt tādu ēdienu, viņš nesabojājās. Un kaut kādus tomātus, gurķus paņem līdzi. Augļus, jā, mēs ļoti daudz augļus lietojam. Tā. Tad, kad jūs braucat mašīnā, jūs visi braucat ar vienu mašīnu, jums ir acīm redzot tāds pārvietošanās līdzeklis, ka jūs visi sasēžaties. Ko jūs darat braucot mašīnā, vai jūs bērni nepārtraukti strīdaties starpā, vai jūs tomēr kaut kā to laiku īsināt? Tas ir kādu kur reizi. Guļ dažkārt, apakaļceļā, liekoties guļ turpceļā vai, kaut kādu, nezinu, telefonā tur kaut ko dara. Pēdējo reizi, kad mēs braucām, tu mums visiem lasīja priekšā Gregu dienas grāmatu. Mēs tā smējāmies, es pat to grāmatu nebiju lasījis, bet es sapratu, daudzas tās lietas, kas tajā grāmatā rakstīts, ir arī pa mūsu ģimeni. Dziedāt? Nepatīk? Vecāka dzied. Bērniem? Agrā jaunībā. Bērni agrā jaunībā, teica Lauma, kurai ir 13 gadi, skaidrs. Kā raksta mums arī, tad ceļošana pa Latviju iemāc bērniem kādu labu lietu, prasmi, sakoptais sevis, iemācīties cienīt apkārtējo vidi, kurā tu dzīvo ikdienā un iemīlēt dzīvniekus. To jūs arī esat piefiksējuši savā ģimenē, ka katru reizi, kad jūs kaut kur apstājaties, jūs pēc tam sakopjat, neatstājat, un tad, tas ir tas, kas tiek nodots tālāk. Man liekas, maniem bērniem jau no tā ir pilnīgi kompleksi. Es vienmēr visur jāsavāc, visur vajag sakārtot, vai jūs bērni neziniet, ka tīrība ir daļa no skaistuma un tā tālāk. Šie ir mani mīļā izteicieni, kur jau viņiem, man liekas, sāk apnikt. Tad jums jābrauc pie mums. Jā, jo mums arī esam domājuši par jautājumu, teiksim, un tāpēc arī sajūtu par, ka visā teritorijā mums nav atkritumu konteineri. Ar mērķi, kad, ja cilvēks ienāk parkā, tad arī viņš iznāk ar visu to, ko viņš ir iegājis. Ja, ko tu ienes, to arī tu iznes. Vai kāds. Un tiešām cilvēki iznes, nevis atstāja kaut kur atstāja, bet arvien mazāk. Jo to dabā, kur ir sakopta tīra, ir ļoti grūti patiesībā nomest un atstāt. Līdz ar to, mēs pie tā piestrādājam. Ja malači, paldies. Tāda metode strādā? Jā, tīrība rada tīrību, netīrība rada netīrību. Tas ir noteikti. Bet,
Ko es gribēju pitēt? Kamēr jūs, Janta, atcerēsieties, ko jūs gribējāt sacīt, es atgādināšu, ka klausītāji joprojām var ar mums sazināties, un tālruņi mums ir 6722 559 un 67 222 888, tāpat arī ziņa Latvijas Radio 1 mājaslapā. Mēs gaidām no jums, un arī Twitterī gaidām jūsu ziņas, bet iepriekš runājot ar Labklājības ministrija minēja, ka Tērvedes dabas parks jau 2. gadu pēc kārtas, tādā apmeklētāju balsojumā ir ieguvis 1. vietu, un šobrīd mēs esam sazinājušies ar Ilonu Līdumu, un Ilona ir Tērvedes novada turisma informācijas centra vadītāja. Labdien! Labdien! Ilona, jūs vispār zinājāt, ka jūs esat to 1. vietu ieguvuši, ja jums tas netiktu publicēts presē vai radio nebūtu tagad piezvanījis? Jā, protams, mēs zinājām, mēs jau internetā izlasījām, un šī ziņa ātri vien pie mums nonāca, arī apmeklētāji jau to zināja, un brauca pie mums un teica, jūs esiet atkal 2. gadu pēc kārtas draudzīgākā vieta ģimenei ar bērniem. Kā jūs jūtaties kā uzvarētāji, un kā jums šķiet, kas ir tas, ar ko jūs esat iekarojuši apmeklētāju uzticību? Mēs to neuztveram kā uzvarētāji, tas nav nekādi uzvarētāji. Tas ir tā, ka Latvijā visas vietas ir jābūt ģimenei draudzīgām vietām, skaistām vietām, un arī Tērvedes dabas parks cenšas, lai tā ir tāda vieta, kur ģimene var izklaidēties, aktīvi atpūsties, baudīt kultūras un izglītojušos pasākumus, un lai te būtu tīrs un kārtīgs un viesmīlīgs. Priecājamies kopā ar visiem. Cik viegli ir noturēt to latiņu, pacelt to, kur jūs esat pacēluši, un kas jūs mudina to darīt? Kas mudina to darīt? Mudina darīt to, ka daudz cilvēki brauc un daudz brauc ar bērniem, un patiesībā tas nemaz nav tik grūti, jo tā kā es vēroju, arī kādreiz aizēju bērniem līdz kā gids un vēroju, kādi ir bērni, kā bērni attīstās, kā arvien vairāk bērni tiek skolā mācīt, arī vecāki māca par vides izglītību, par visu zemeslodi kopumā, ka tā jāuztur tīra, skaista un kārtīga, un patiesībā ļoti man priecē tie bērni un ģimenes, kas to saprot. Tikko mēs runājām Gaujas stāvokļa krasta sajūtu parka Valmierā, pārstāvis sacīja, ka viņiem nav atkritumu konteineru teritorijā, un līdz ar to tas motivē cilvēks arī savākties sevis atkritumus, ar ko iegāja, ar to iznāca, neko neatstājot. Kā jūs ar atkritumiem cīnāties vai rīkojaties ar šiem apmeklētāju atkritumiem? Patiesībā mums arī tāda apmeklētāja atkrituma vispār gandrīz nemaz nav, jo parkā ir dzīvē pasaku tēli, un arī vienmēr tiek runāts, tad, kad nāk ģimenes bērni, tad vienmēr tiek runāts un stāstīts par atkritumiem, un šīs te koka atkrituma urniņās viņi izmet savus atkritumus pa zemi, nemaz tā nemētājas nekas. Un arī bērni pat ir tādas dziesmiņas iemācījušies par dabas sakārtotību, par tīrību, nemet papīrīti zemē, nemet konfektītes, tā kā nemētā neko pa zemi, un tā, nav mums tāda nekārtība. Nekāda cīņa nav patiesībā te. Tie, kas sen nav bijuši Tērvedes dabas parkā, piemēram, kāds, kurš ir bijis pēdējo reizi savā skolas laikā un tagad domā, ka viņš varbūt ar bērniem aizbraukt, kas ir tas, ko jūs piedāvājat, jo, tā klasiski Tērvete ir Annele, Lutausis, un ar to arī viss beidzas. Tā ir vides izglītība patiesībā. Tērvedes dabas parka pamata funkcija nav tikai izklaide, otra funkcija ir vides izglītība, zaļā klase, dabas takas par zvēriem, koksnes taka, tofis, kas jauns arī, un tātad putnu novērošanas tornis pie ezera, lielais skatu tornis, atrakcija laukums bērniem, protams, šie dzīvie tēli. Tad jāņem vēl nāk mums klāt princesīte, vēja māte, sīkstulis, raganiņa šobrīd ir rūķi, un tie dzīvē tēli ir tā kā vides gidi, kuri arī bērniem māca vides izglītības gudrības. Un sakiet, kā pie jums jutīsies kāds cilvēks ratiņkrēslā vai mamma ar bērnu ratiem? Jā, viss ir iespējams, visas taciņas ir izbraucamas, kartē ir iezīmēts, kur ir tātad tās taciņas, kas ir ar kāpnēm, un tās taciņas, kas ir izbraucamas, ir apgūstamas, un arī ar vilcieniņu var braukt, vilcieniņā var ielikt salokamus ratiņus bērnu, un visi to izmanto. Un sakiet, jums ir ģimenes biļete arī?
Jā, ir arī ģimenes biļete, 9,50 €. Un kas ir jūsu ģimene? Ģimenē ir 2 pieaugušie un līdz 5 bērni. Paldies, liels, tā ir ļoti laba ziņa Mežu ģimenei. Mazajiem bērniņiem, kuri neiet skolā, protams, ir brīvbiļete Tērvedes dabas parkā. Paldies, liels, es saku Tērvedes novada turisma informācijas centra vadītājai Ilonai Līdumai. Janta, es domāju, ka jūsu izsacītais ir uzklausīts. Tas nozīmē, ka arvien vairāk varētu būt tāda vieta, kur ģimene nav tikai 2 un 2, bet kur ģimene ir kupla. Jūs pirmīt minējāt par muzejiem, ka muzeji ir vēlīgi un labvēlīgi ģimenēm. Jūs pieminējāt vienu konkrētu dabas muzeju, bet ir vēl noteikti muzeji. Un kā jūs novērojat, cik ļoti bērniem patīk muzejos? Mums ir ļoti dažādi muzeji. Es esmu pamanījis, ka bērniem nepatīk tie muzeji, kur neko nedrīkst aiztikt, kur jāuzvedās ļoti, ļoti klusu. Tad ir tā, ka viss tā lielā gribēšana kaut ko uzzināt apraujās burtiski tajā pašā punktā, kad nāk šāds aizrādījums. Bet, ja ļauj, tad arī bērniem parasti rodās interesi, un sevišķi, ja labs stāstītājs, kas pastāsta, tad var klausīties kaut vai par rakstnieku, kurš dzīvojas 19. gadsimtā. Un iespējams tad arī, Laumai jautājums, tad arī tas aizliegums kaut ko aiztikt varētu, tā kā mazināt to vēlmu klausīties, jo ir tev arī svarīgi, lai tas cilvēks, kurš ar tevi runā muzejā, lai viņš būtu aizrautīgs stāstītājs, spētu tevi aizraut. Jā, nav interesanti, ka tur viens stāv priekšā un vienkārši bēr kaut ko viņš iemācies no lapiņas. To tu jūti, ja? Jā. Tas tagad ir aicinājums visiem gidiem, ka bērni jau ļoti jūt, un to jūs noteikti arī pie sevis jūtat, to, ka bērni sajūt, kas ir pa īstam un kur ir kaut kāds tā kā uzspēlēts un kur tas ir tā kā ķekša pēc. Bet laikam arvien vairāk tās vietas Latvijā ir tādas, kur nekas nav ķekša pēc, jo vienreiz atnāks, otrais vairs neies. Bez šaubām, jā. Un es domāju, ka arī mūsu šodienas viešņas to ļoti labi pierāda, ka visas jaukās lietas sākās no entuziasma, no tādas iekšējas dedzināšanas, kā gribās to labo ideju pilnveidot un papildināt un visu laiku atjaunināt. Un ko es arī vēl ļoti gribētu pieminēt, ka Latvijā daudzās šādās publiskās turisma vietās ir dažkārt viena liela problēma. Jā, droši. Drošība. Ja? Nevienmēr tiek domāts par drošību, jo arī vecāki aizbraucot uz kaut kādu atpūtas vietu, grib bišķiņ tā relaksēties. Nevis visu laiku vaktēt, kur... Te ir krauja, tur ir dīķis, tur ir kaut kāds apstādījums, vai ne, kur tas bērns ievelsies, un tad tur sabojās smukās puķas un tā tālāk, ja. Bet varbūt tās šādu objektu veidotājiem būtu jau, tā kā pašiem jāizstaigā, kaut vai jāpaņem mazi bērni līdz, un ar tiem maziem bērniem kopā jāizstaigā un jāskatās, uz kuru pusi tie bērni šaujās, kur varētu būt kaut kāds bīstamās vietas un tā, ja. Vai arī reti, bet gadās tā, ka kad nenotiek atjaunošana, kaut kādas laipas vai kas ir sapuvušas vai tiltiņš ir sabojājies un tā, un ne internetā nekur tas nav ziņots, un cilvēki aizbrauc uz to vietu, un viņi skatās, viņi nekur nevar izsteigāt tos taku, ja, teiksim, tilts ir. Tā jums ir gadījies, un jūs esat ziņojuši? Nē, es neziņoju, piedošanu. Es vienkārši domāju, no nākamais atkal brauks un nenonāks. Kā ir ar to drošību pie jums, vai jūs ar bērniem izstaigājāt? Un jums noteikti brauc ne tikai ģimenes ar bērniem, bet brauc tiešām, kad atbrauc klase un tur ir to skolēnu daudz un teikt, visus novaktē. Parasti ir tā, ka dienas sākumā tad arī taks darbinieks izstaigā šo taku pilnā garumā un apzina arī tās vietas, teiksim, kas varētu būt tā kā pabojātas vai nebojātas, bet katrā gadījumā katru rītu taks darbinieks apzina, vai viss ir kārtībā, kā arī ļoti bieži ir situācijas, kad arī šeit lielām klasēm, lielām grupām iet mūsu gids līdzi, teiksim, un tad arī otro reizi tad cilvēks var arī novērot, vai viss ir kārtībā, teiksim, jau kaujas apstākļos saucamos, ja mēs to tā varam nosaukt. Tā kā, Un pašu taku veidojot, cik jūs ņēmāt vērā, kāda būs tā jūsu auditorija? Mēs arī ņemam vērā to, ka tās būs ģimenes ar bērniem pārsvarā, un ir vietas, kur mums ir tieši tā, ka iet gar Gaujas stāvajiem krastiem, un
tajā vietā jau bija tādas pamattakas, ko valmierieši jau bija iestaigājuši, bet mēs paralēli taisījām blakus staciņas, kas ir dziļāk mežā. Tieši tajās vietās, kur ir šī bīstamie nogruvumi, jo katru gadu, principā, gājas stāvie krasti tiek mazliet nobrucināti. Un tad mums sanāk, ik pa laiciņam, palikt viņi dziļāk mežā. Bet ir arī norādes tur, kur ir bīstami, tur arī ir norādes parādīts un arī gids un visu izstāsta arī klases audzinātājiem un parāda kartē, kur tomēr vajadzētu, uzmanīgāk, uzvesties. Tad, kad Jānta ieminējās par tiem mīnusiem vai aizrādījumiem, tad es dzirdēju, ka šajā blakus sēdētājs man izteicās, ka arī labierīcības tā ir liela problēma jums, ģimenē, kas ceļo, ko jūs varat sacīt par labierīcībām dažādās arī atpūtas vietās? Dažādi. Ir bijis ļoti dažādi. Tad daram pa vecajai modai, ja redzam, ka ir ļoti netīra, tad pabraucam mašīnu. Mētens pa labu zēnu, pa kreisi zaļā pietur. Klasika. Laikam tur citu variantu pagaidām nav, kamēr nebūs visās vietās šādas vietas pieejams, bet es domāju, ka tas arī tik drīz nebūs. Jā, tas tomēr ir kaut kā tāds sabiedrības vispārējais audzināšanas jautājums. Un arī ar to pašu piegružošanu, tas arī, es domāju, neies nemaz tik viegli. To mēs varam redzēt katru gadu, kad mums ir lielā talka aprīlī maisu maisi, kas tiek vilkti ārā. To kaut kādi svešie noteikti atved. Apmēram, jā. Tad, pavisam īsi es saprotu, jūs visas manas šodienas viešņas aicināt doties ceļojumā, un jūs mežu ģimenes vārdā noteikti aicināt visus doties ceļojumos ar bērniem. Uz mežiem. Uz mežiem un plānot. Noteikti plānot, un tad arī nebūs jāsaka, tas ir tik ļoti dārgi, jo visu var izdarīt. Paldies! Jā. Es saku par šodienas ciemošanos ģimenes studijā meža ģimenei, un es saku paldies Jantai un Laumai, un es jums vēlu piedzīvojumiem bagātu vasaru, tāpat aizraujošu vasaru es vēlu Vidzemes Olimpiskā centra pārstāvēm Milutai Urbanovičai un Jolantai Dukurei. Arī jūs, klausītāji, varat stāstīt par saviem ceļojumiem, vēstules un pieteikumus. Mēs gaidām ģimenes studijā Latvijas radio.lv. Ģimene @Latvijas radio.lv ir pareizā e-pasta adrese, un par šodienas raidījumu gādāja Paula Gulbīnska, Ģirds Bišs, Rita Karnača, un šeit biju es, Agnēs Drunka. Man kolēģi Mērits Notiņa būs kopā ar jums rīt, un viņai ir padomā vasaras nometņu piedāvājumā atrast ko derīgu tiem vecākiem un bērniem, kuriem nepieciešams gūt motivāciju un apgūt prasmes dzīvot veselīgi, atbrīvojoties no atkarībām un destruktīvas uzvedības. Proti par nometnēm, kas domāts bērniem ar atkarībām. Tas rīt. Šodien, lai jums visiem ir jauka atlikusī dienas daļa. Atā. Paldies! Jā.